humoru. Bet par to pelnīšanu gan es nebūtu tik pārliecināts. Nav tik viegli nopelnīt. Sanāk tā, ka mana pieredze ir gan strādājot vienā no elektroenerģijas tirgotājiem, jau pieminētajā Enefit kopš 2008. gada līdz 2011. gadam. Pēdējos 2 gadus gan es strādāju lietotāju pusē. Pārsvarā gan tie ir lielie lietotāji, bet tas lietas būtība nemaina. Un es tomēr gribētu, tā kā raidījuma nosaukums ir atklāti par patiesību, tad tā patiesība ir tāda, ka, ja mēs vērtējam, kas ir ieguvēji un zaudētāji, vismaz, ja mēs skatāmies no 1. aprīļa nākamgad, tad tomēr ir diezgan skaidrs pie jau izskanējušām prognozēm, ka izņemot patīkamu sajūtu izvēlēties savu elektroenerģijas tirgotāju, gala lietotāju tomēr būs zaudētāji, jo elektroenerģijas izmaksas kāps. Savukārt tie ieguvēji visticamāk tomēr būs tie, kas ir elektroenerģijas ražotāji, varbūt ne tik daudz elektroenerģijas tirgotāji, kā tie, kas vienkārši, teiksim, nodarbojās ar vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības dažādu aspektu pārzināšanu. Un tādā ziņā atkal es teiktu, ka tas pamat jautājums drīzāk ir par to, vai lielāks ieguvums ir no tā, ka Latvenergo samaksā dividendes, kas tālāk iespējams nonāk līdz mums kaut kādā formā, vai arī mums ir tomēr vairāk tie brīvie līdzekļi, ko laist apritē, jo elektroenerģijas cenas ir zemākas, un tad iespējams mēs varam radīt lielāku vērtības summā nekā audzēt, teiksim, vērtību elektroenerģijas ražotājiem.